mums ir te neliels brīnums noticis. Mums ir viens cilvēks, pazīstams, izlaists no slimnīcas, diezgan dīvainā kārtā, bet lai Jānārs pats pastāsta. Jā, nu pirmkārt, labvakar visiem. Man diemžēl vairs nav iespējas ieslēgt savu internetu, man tā aplikācija ir nobloķēta, bet Māris te izlīdzēja ar savējo, tad mēs padalīšos drīz kaut kādā veidā droši vien. Jā, varēs. Nu, tātad mans badastreiks ir beidzies uz nezināmu laiku. Es nonācu slimnīcā. Tagad pašlaik esmu izlaists no slimnīcas un dodos jau mājup. Nu, neliels tās atskats uz tiem pēdējiem notikumiem. Nu, ko es varētu teikt par, teiksim tā, rezumējums. Vara parādīja savus zobus un reizē savu gļēvumu un nespēku. Viss, ko viņi var, viņi turās tikai uz informācijas slēpšanu, uz sagrozīt, uz meliem un tā tālāk. Bet tas nav, tā ilgi nevar noturēties. Savukārt tas, uz ko mēs aicinām un es aicinu, tas ir uz taisnīgumu, uz patiesīgumu, uz godīgumu. Un tas viss ir šie vārdi ir tādi, kas laikam no viņiem varas pārstāvjiem ir nelabi paliek. Jo tās visas represijas, kas bija, starp citu šodien uzzināju, kā sabiedriskajiem mēdījiem ne tikai Latvijā, bet visiem latviešu valodā rakstošajiem ir aizliegts publicēt jebko, kas ir saistīts un interesanti pat nevis ar manu uzvārdu, bet ar manu vārdu, Ainārs. Ja tāds vārds parādās, viss tiek bloķēts. Lūk, tas, es domāju tā, ka ja varai nebūtu ko slēpt, kādēļ gan viņai tā būtu jādara? Ja viņai būtu taisnība un man nē, tad kādēļ vajadzētu man bloķēt? Tad taču viss tauta ieraudzīt, cik vara laba un kāds Ainārs Melis. Bet šī gadījumā viņi bloķē un dara to nelietīgi un neatlaidīgi. Lai viņi dara, pateicoties sociālajiem tīkliem, tāpat ir izgājis šī akcija, ir izgājis visā pasaulē. Cilvēki ir pamodušies, cilvēki grib pārmaiņas. Pat šeit, slimnīcā atrodoties, izdevās parunāt ar dažiem cilvēkiem, kuri... Jautājumu redzi? Jā, es tagad skatos... Kā jūties? Jā, paldies, es vienkārši esmu noguris un man tagad ir labāk. Man kaut kas bija, kaut kas tur iekšā man sāk sāpēt un es neesmu, teiksim, viegliprātīgs un es nolēmu, ka labāk ir doties uz slimnīcu, pārbaudīt, jo es zināju, biju dzirdējis, ka var sanākt visādi sarežģījumi ar iekšējiem orgāniem, ilgstoši badojoties. Pie tam man badošanās bija diezgan tādos skarbos apstākļos, kā jūs zinat, augstums, stress, negulēšana un tā tālāk. Bet paldies Dievam, rezultāts ir pārspējis visas manas cerības, atklāt sakot, un es zinu, ka tas viss tiks turpināts un novedīs pie laba rezultāta, jo citādāk jau īstenībā nemaz citādāk nedrīkst būt, jo tad mums ir jāizzūd. Lūk, tātad Facebooks tiek bloķēts, jebkādi tur sabiedriskie mēdī bloķēti un tā tālāk. Tās ir varas metodes, cīņai pret gaismu un tiešām patiesu demokrātiju un brīvību. Pateicos visiem, daudz uztraucās par manu veselību. Es varu pateikt, ka neuztraucieties, viss ir kārtībā, tagad ir vienkārši kaut kāds rehabilitācijas periods vajadzīgs, un tas arī ir viss. Kad atceru galvu īsti tā dūla mazliet, un es nevaru atcerēties visu, ko es gribēju teikt, bet, pats galvenais man bija,
kad es devos jau prom ātrās palīdzības mašīnā no savu posteņu, kurā es pavadīju, bija 11 diennakts, man bija izteikta labi padarīta darba sajūta. Un es vienkārši zinu, ka jā, es tagad tur neesmu, bet jau rītā tur būs citi un viss turpināsies. Un, es esmu laimīgs, ka tauta tomēr spēja apvienoties, ka tauta spēja pacelties un mēģināt vērst lietas par labu. Bet kā jau es teicu, mums jau īstenībā nav citas izējas. Paldies jums visiem, kas atbalstīja, kas jūta līdz, kas visiem interesantiem. Un es esmu iemantojis ļoti daudz draugu pa šīm 11 dienām. Un es tiešām jūs augstu vērtēju un es ceru, ka mēs varēsim kopā atkal atjaunot zemīti, kurā visiem kopā draudzīgi un laimīgi dzīvot. Paldies! Tev reku jautājums, vai badoties pārtrauks? Jā, es badoties šoreiz pārtraukšu un man šķiet, ka 11 dienas man bija pietiekoši. Tikai šoreiz? Tas tā kā draud. Es nezinu. Es varu atbildēt tikai to, ka es dzīvoju, rīkojos bieži vien atkarībā no apstākļiem. Un arī varu pateikt, ka par šo badu streiku man sākotnējā doma bija, ka labi, ja es izvilkšu 10 dienas. Bet redzot... Nē, tu teici 7. Es atvainojos, es vienkārši pārteicos. Jā. 7 dienas es biju nolēms. Labi, ja es izvilkšu, bet redzot varas pārstāvju nekaunību, ignoranci un augstprātību, es nolēmu badu streiku turpināt. Un sanāca, kā sanāca. Arī attiecīgi tomēr izrādījās, ka tas bija to vērts. Jā, es iecirtos, es drusiņi arī mazliet iecirtos. Un tādēļ arī turpināju. Bet tagad es jūtu, ka 11 šodien man veselība vairs neļauj turpināt. Un ir tā kā ir. Tagad brauc mājās. Pārbaudīts esmu, 3 pudeles man iepumpēja kaut kādu vēnā to laikam fizioloģisko šķīdumu, vai kā viņi sauc, kas skalo un rekomendācijas ārsti iedeva līdzi un izlaid ārā. Jā, ir jāsaka, ka, lai gan sākotnējā informācija, lai gan ātrā palīdzības mediķi teica, ka par piegādi, par aiztransportēšanu no ministra kabineta līdz Gaļezaram būs jāmaksā 51 eiro. Tomēr izejot ārā un maksājot pie kases, izrādījās pavisam citādāk kopā par visu šo akciju, nevis akciju, bet transportēšanu un medicīnisko aprūpi un injekciju. Un pārbaudē es samaksāju 17 ar kaut ko. Tā kā viss bija labi. Tas faktiski nozīmē to, ka patiesībā gan jau, ka laikam, jāsaka tā, ka laikam vara tomēr nobijās. Jo patiesībā par tiem 50 eiro pēc tam video bija ļoti lielas problēmas. Tur cilvēki teica, pat redcaps nemaksātu 50 eiro līdz gaļiem no ministra kabineta, jā, jo patiesībā tev tur neko, pa ceļam kaut ko darīja, neko. Nē, darīja, kādēļ uzreiz izmērīja temperatūru. Nē, tas bija tā, ka stāvēja uz vietas, jā, bet pa ceļam jau tur nebija nekāda atsevišķo manipulācija. Mašīna ir aprīkota un labi. Ekipāža, tas ir tā, bet katrā ziņā interesanti ir, ka mainījās tā. Jā, tieši tas ir tas, un vēl interesanti, kā tu vērtē, es drīkstu tev pāris jautājumus, jā? Jā, protams. Kā tu, teiksim, vērtē to, kad, godīgi, es jau braucu mājās tanī brīdī, kad tu man pazvanīji, jā, un mēs bijām visi pārliecināti, kad, kad tā īsti, ka šovakar noteikti nelaidīs, un visticamāk arī tuvākajās dienās, jo man šodien arī Sprūčkungs teica to, ka, mazāk pa nedēļu tev toču, kad tev kādu nedēļu būs jāpavada slimnīcā, jā. Kā tev liekas? Tas, ka tev tā pirmajā vakarā pēc pāris stundām iepumpēja 3 fizioloģiskās šķidruma pudeles, paņēma 17 eiro un izsvied ārā, tas tā kā... 17.
Nu, 17, jā. Tas tā kā ir ok, vai, nu? Subjektīvi vērtējot ir ok. Jā, subjektīvi. Un es nezinu, kā tas ir no profesionāļa, no mediķa viedokļa. Es nekad neesmu padojies, es nezinu tās blaknes, es nezinu, cik bīstam ir tā, kā saka, attiešana no badošanās, jo es neesmu pētījis vēl internetā nekādu informāciju, bet es tikai esmu daudz dzirdējis, ka tur jābūt ļoti, ļoti uzmanīgam. Bet subjektīvi vērtējot, jā, viss ir kārtībā, es sēžu tagad te un, es neteikšu, ka man ir ļoti labi, bet tas ir normāli pēc 11 dienām. Jā. Un jā, man nav pretenzija nekāda pret ārsti, bija ļoti laipni, māsiņas bija ļoti ar vieglu roku, viss bija ļoti, ļoti labā līmenī un man pilnīgi nekāda pretenzija. Es pat varu labus vārdus pateikt, ka šoreiz viss bija lieliski. Nu, par mediķiem, jā, cik es viņus redzēju, godīgi sakot, es arī varu pateikt, ka, ja parasti vienmēr, parasti nē, es neesmu bijis ļoti bieži tur, jā, bet ir tā situācija, ka ir jāgaida un tā tālāk, tev bija tā, ka tevi ieveda, tev uzreiz pienāca klāt momentāli, jā, tur nebija nekādas rindas, nekā tam līdzīgi, tā kā es domāju, ka par mediķiem šajā gadījumā nav, jautājums drīzāk ir par to, ka laikam viņi zina, ka tu pats saproti, ka nevajag braukt mājās un ēst kotletes tagad, jā. Un tāpēc viņi, teiksim, tevi arī palaid mājās, jā. Vai tas ir ļoti pareizi vai nav, mēs neviens šeit neesam mediķis, mēs to nezinām, jā. Bet tas ir labi, jo tas nozīmē, ka tev analīzes un viss ir ļoti labā līmenī. Tas nozīmē, ka tu esi vesels, cik vesels var būt. Jā. Ok, labi, ko mēs vēl gribam pateikt un varam pateikt. Jā, pa to Facebook tas, protams, ir skaisti. No Facebook puses, tā, pagād, te ir jautājums. Jā, reku jautās Signa Brakovska, vai dosies beidzot mājās un beigs sev mocīt veselīgi pirmajā vietā. Jā, vai ne? Jā, es paņemšu nelielu pauzīti, lai, kā saka, atkopties pēc šī maratoniņa, badošanās maratona. Tad tālāk redzēs. Es ceru, ka mēs tomēr kaut ko vērsīsim par labu visā šajā situācijā. Jā, tad te nāk vienīgi apsveikumi un laba vēlējumi, kas ir ļoti patīkami. Ko es no sevis uzreiz ievēroju, nav laikam neviens trollis neuzdrošinās ielīst un pateikt, taču tas ir zīmīgi. Onlainā neviens neuzdrošinās to pateikt, jā, lasot tos. Ļoti patīkami. Protams, vēl viena, teiksim, rezumējot visu tā īsumā, kas noticis, protams, vēlāk būs varbūt plašāks tāds pārskats, bet rezumējot par to, kas noticis, ir ļoti tāda nomalnošanas kampaņa ir izvērsta, bet es teikšu, tas ļoti iepriecina, tādēļ, ka tas nozīmē, ja pret tevi cīnās, ar mēliem, kā jau sistēma cīnās, tad tas nozīmē, ka tu esi kaitīgs. Un ja tu esi kaitīgs, tad tu kaut ko dari labu, un tas iepriecina. Jā, šai gadījumā pilnīgi noteikti, jo es vēlreiz atkārtošos, es jau Aināram to pateicu, ka bija tāda lieta, ka šodien dienas ziņās bija ziņa no KPV kongresa, ko Panorāma paķēra, dienas ziņas, jā, kad Sprūģkungs tur paziņoja, ka tā kā viņam ir piedāvāta, tā bija, tev tika piedāvāta medicīniskā palīdzība un šī te sociālā palīdzība, bet tur ir viens neliels bet, tev viņi tika piedāvāta pirms nedēļas, un tad tu no viņas atteicies, tā bija? Protams. Jā, bet redziet, Panorāma to pasniedz mūsu mīļotā un objektīvā, jā. Rozā Mētelītes, kad tas ir apmēram tā, ka, tu esi atteicies, tur bija uzrakstīts vienkārši tā, tu esi atteicies no medicīniskās un sociālās palīdzības. Tas bija, un tad es ieliku video ar domu, kad varbūt viņi varētu tā kā izmainīt to slidošo lenti. Viņi to neizdarīja, un arī Panorāmā šī pati slidošā lente bija, kur tu esi atteicies no medicīniskās un sociālās palīdzības. Jautājums, Aina, tu šodien atteicies no medicīniskās palīdzības? Protams, ka nē. Tad, kad viņi bija vajadzīgi, tad es neatteicos, un tad, kad viņi man nebija vajadzīgas, atteicos. Kas tur dīvains būtu? Jā.
Nu, dīvains ir tikai tas, ka panorāmai, diemžēl, ir rozā mētelītes. Nu, tas ir arī... Jā, nu, dārgie panorāmas skatītāji, nu, es jums ieteiktu tomēr kļūt mazliet nopietnākiem un tā kritiskākiem un varbūt vairāk vērtēt to informāciju, kādu jums pasniedz. Jā, nu es domāju, ka labi, beigsim mocīt nabaga Aināru šovakar, jā, un viss ir kārtībā, galvenais, ka viņš ir mošs, vesels. Vesels ir, nu vismaz tā, vismaz ārsts saka, ka ir vesels. Jā. Jā. Būs tūlīt ģimenes rokās, nu jau mēs esam ļoti tuvu Ogrei un tālāk, tad tu tur pats kaut kur brauksi visdrīzākais uz to galu, kur tu esi. Jā, redzi, visi tev raksta. Tu mums esi vajadzīgs. Es esmu, nu paldies, draugi. Bez jums arī nekas nebūtu noticis, atklāt sakot. Jūs man devāt spēku un enerģiju, kā es jau vairāk kārtīgi esmu uzsvēris, ka šķiet, ka tie labi vēlējumi materializējās saucamajā enerģijas lādiņā. Un tiešām diezgan normāli varēja. Nu, vienu brīdi bija, ka tur man viens otrs pārmet, ka es esmu piedzēries vai pa lēnu runāju, bet, nu, es jau teicu, ka, nu, esiet lūdzu iecietīgi pret to. Jā, paldies jums un bet tikai kopā mēs jāapzinās kopā un to savstarpējo mums, nu, atklāt teikšu, nu, mums ir raksturīga, teiksim, nesaticība, tāda savrupība un kāda varbūt citreiz paķīvēšanās. To mums jāatliek tagad malā apzināti. Mums jāapzinās, ka mēs tādi esam, un tad mēs to esam jau uzvarējuši, tik līdz esam apzinājušies. Un mēs varam kopā vienoties un vēlreiz pacelt Latviju un mēģināt viņu padarīt atkal par plaukstošu zemi, lai neviens vairs no šejienes nebrauc prom citādi vien kā ceļojumā, un lai tie, kas atbrauc atpakaļ, vairs nekur negribētu doties, ko es mums visiem novēlu. Super. Labi, uz šīs skaistās nocis, domāju, ka mēs arī varam beigt mocīt Aināru online un tā tālāk. Katrā ziņā rītā būs turpinājums, rītā viss turpināsies pie ministra kabineta, Robs sēžās Aināru vietā. Zinu, ka ir vēl vairāk cilvēki un nekas nebeigsies, un galvenais, ko es gribēju teikt, ka Ainar, tu tagad bišķi atkopsies, tu tagad bišķi atpūtīsies, tas ir vajadzīgs un tam ir jābūt, bet, nu, dažus labus ministrus un tā tālāk, jā, lai viņi nedomā, ka viņi tagad ir tevi dabūjuši prom no turienes, jā, un kad ar to viss beidzies. Tās problēmas viņiem būs jārisina, gan tavas personīgās konkrētās, gan arī tās, kuras ir oiks, nīns un tā tālāk, jā. Ja viņi to nedarīs, viņi jau tagad saprot, es domāju, ka tas viss turpinās rītā, jā, un tas turpināsies, nu, kamēr viņi sāks darīt, vai ne? Tieši tā, tādēļ, ka, nu, īstenībā, lai arī rezultāts es uzskatu, ka ļoti labs šai akcijai, vadstreiku akcijai, jā. Bet tieši tā taustāma rezultāti nav, nu, piemēram, man jau nekāda nauda man neatgrieza. Nav vēl, jā. Oiku neatcēla, Nīnu neatcēla, nu, tā tālāk. Jā, bet, nu, vienalga, bet process ir sācies ir mums, nu, kā saka, mums par labu, jā. Viņi jau gribētu vislabāk, ka viņi dara, ko grib, un mēs neviens neko nesaka, neklapē ne ar ausīm. Nu, tā nebūs, draugi. Tie, kas skatās arī kas no otras puses, jā, tad jārēķinās tomēr ar to, ka... Jo sasolīt jau arī sasolīja, vai ne? Jā, tauta ir pašapziņa, tauta saprot, ka viņa jūs tos, teiksim, no, baro visus tos varturus, starp kuriem daudz ir vienkārši liekieši. Un tauta drīkst vienkārši pieprasīt, jā. Un teiksim, tā augstprātīgā izturēšanās no varturu puses, viņi ir neadekvāti īstenībā, viņi neapzinās, nu, situāciju, kurš tad ir kurš. Tā ka tas ir jāmaina, protams, tas ir jāmaina. Mēs viņiem šlipses un vispārējo pērkam, nu, gal galā, mēs varam prasīt arī atbildību, jo par to valsts pārvaldu. Un ja viņi ir tādi, ka viņi pilnīgi, nu, vienkārši iet lejā rūgdama, nu, tad cik vērti, cik kompetenti, cik
krietni un godīgi un cik interesēti ir šie varturi. Iespējams, kā es teicu, ka tā ir vienkārši likvidātoru komanda, kur ir interesēta pavisam citā rezultātā. Nu, tādā gadījumā tas vispār mums nav pieņemams. Nu, tā kā es domāju, ka ir tāpat kā visā pasaulē, arī Latvijā ir iestājušies ļoti interesanti laiki, pārmaiņu laiki, jo tā dzīvot vairs nedrīkst un nevar. Jā, ok, labi. Šovakar laikam ar labvakaru, un tad jau, tad jau rītā viss turpinās, un paldies visiem, kas skatījās, paldies, un kas atbalstīja un atbalstīs arī tālāk. Ja, vienkārši tāpat tas nebeigsies. Jā. Saka tā. Jā, labi, ar labvakaru visiem. Jā. Viss labi. Tā jums visiem.